Kreisais 2. 150, kreisais 2 bīstams. Uz tramplīnu. 50, labais 2. 100, labais 2. Uz tramplīnu 100. Labais 0, 200. Ir gan iedots man līdzbraucējs. Nav nekādas jēgas grūtos posmos riskēt, lai pēc tam tik vieglos atkal visu zaudētu. Neuztraucieties. Kāpēc tu visu laiku bremzē mašīnu? Tramplīns 200. Tramplīns 150, labais 300. Kreisais 2, 100. Kreisais 2, 150. Labais 1, 200. Tramplīns bīstams ar lēcienu. Velns ar rahu. Ja neproti braukt, nesēdies pie stūres. Kreisais 2, tramplīns 50. Kreisais 2. Labais 2. Kreisais 3, 150. Tramplīns 200. Aiziet. Kāpēc tu ļāvi Angļiem mums aiziet garām? Kaut kas grab durvīs. Dokumentu pārbaudi.
Viss kārtībā. Jūs dokumentus lūdzu? Ārkārtī ņem savu pasi. Dod šurp pasi. Nu, kā iet mūsu puišiem? Nekas varam iztikt. Lasīju avīzēs, ka šogad jums esot ļoti stipri pretinieki. Tas arī nekas. Stipri pretinieki nemaz nenāk par ļaunu. Paskaties, ātrumposms 50. Tas taču grantētais. Var triekt. Viss kārtībā? Lūdzu. Paldies. Viss kārtībā. Laimīgi ceļi. Paldies. Viss kārtībā. Laimīgi ceļi. Viss kārtībā. Lūdzu. Paldies. Laimīgi ceļi. Uz redzēšanu. Apbarošā Kristīna, esiet sveicināti. Jūs kā laši izskatāties brīnišķīgi. Tā ir. Vai zināt vecu anekdoti jaunā redakcijā par sieviešu loģiku? Atklāt sakot, man ļoti patīk. Man pans Pšebihovskis pats vakarīt pastāstīja. Ja tev sieva saka nē, tas nozīmē jā. Ja tev sieva saka varbūt, tad tas nenozīmē galīgi neko. Bet ja tev sieva saka jā, tas ir ne un vēl tik vilsko pretī. Šķiet, ka jūs man meklējāt. Ņemot vērā, ka esat vienreizīgs administrators, vai neizkārtosim man atsevišķu numuru? Dārgā Kristīna, uzskatiet, ka esat jau iekārtot. Šodien jā, bet kā turpmāk? Arī turpmāk būs tāpat. Un cīņa bries, miers dots mums tikai sapņos. Šķiet, ka mūsēji atbraukuši. Jā. Kā izsakās viens populārs sporta sacīšu komentētājs, pacietīgai gaidītājs saņem gandarījumu. Przedstawiciel firmy Pirelli prosi pana do telefonu. Paldies. Proszę bardzo. Atvainojiet. Kā ir? Bez soda punktiem. Tavs dēlis man vienmēr palīdz. Labdien! Labdien! Vai sen esat šeit? Sen. Ne visai. Labdien! Kā izbrauciet rasi? Nevar sūtīties vakariņu. Kur, brauc tūdēļ šurp, tev paies secen pats interesantākais. Mēģināšu piekļūt favorītiem. Viss kārtībā. Man uz muguras jau ir 25 autogrāfi. Sakiet, vai īstas antīkās lietas jūs nevarētu mums sameklēt? Nē. Es varu maksāt gan dolāros, gan ārciņās. Nekād nevar jums palīdzēt. Un kāds jums tikt no tā labums? Antīkas lietas izvest uz ārzemēm ir aizliegts. Atvainojiet, vai jūs nevar paņemt līdzi? Jādabū vīra atļauju.
Vai pirmoreiz piedalāties tādā maratonā? Jā. Un kā ir? Nogusta stipri? Przepraszam, pani? Nē, nevisai. Kāds ir jūsu stūrmanis? Vai saprotat viens otru? Pilnīgi. Paglau, vai tavs līdzbraucējs vienmēr tik nerunīgs? Kā redzi? Bet pašreiz viņš pārņemts no programmas. Atklāt sakot, man satrauc kas cits. Jūs rīt braucat pēc stenogrammas. Jā. Un ātrumposmos arī, paldies. Jūs nepagūsiet vairs stenografēt? Paldies. Vai Gunārs izturēs tādu slodzi? Rīt mēs izmantosim mūsu autobraucēju jau pārbaudītas stenogrammas. Tas ir milzīgs risks. Es par tevi brīnos. Vai mums vispār iespējams iztikt bez riska? Kāds ir rītdien raskarums? 1100. 1115. Lūdzu. Pateicos. Es sen vairs nesmēķēju. Kāpēc arī jums vajadzīga iemute? Tas tā. Slikts paradums, pašapmāns. Dzień dobry, co mogę zaproponować? Vienu martīni ar ledu. A dla pana proszę. Man kaut ko bez alkoholismu. Proszę bardzo. Es tagad eju. Tulks nekad nav brīvs. Nevajag mani pavadīt. Es izdomājos un nesaprotu. Kāpēc jūs mani nevarat paciest? Tāpēc, ka jūs acīs esmu ne šķilts, ne parēts. Parunāsim atklāti. Lūdzu. Kāpēc tevi iekļāva komandā? Jūs labi to zināt, saslim jūs bijušais pilots, un kādam no rezerves bija jābrauc. Mūsu klubos gan šķiet tā kā pietiek. Prasmīgu un pieredzējušu pilotu. Taču viņu tēvi nav akadēmiķi. Runa par to. Tāpat jūs uzņemt jebkuru jauno. Katrā jūs redzat savu sānsems. Arī man. Piesienaties, lai pierādītu savu pārākumu. Tālāk. Kas attiecas uz tēvu, jūs esat kļūdījies. Es pats labprāt redzētu, kādu sevi viņš rādītu uzzinājis, ar ko es nodarbojos. Ar labu nakti. Bija ļoti patīkami patērzēt ar jums. Gunār, ko tu man jauc prātus? Jūsu mašīnas durvis ir pilnīgā kārtībā. Tikai benzīna pamaz. Zinu. Ieteicu tev iepildīt tūlīt. No rītiem tur ir daudz mašīnu. Vai es pagūšu? Pagūsi. Līdz stāvvietas slēgšanai vēl stunda. Laidi. Es metos. Jā, aizrauj man līdz telegrāfam. Jāpaziņo Piotram Matvejičam, ka vajag pusesis. Или прошу? 20 litru, lūdzu. Так и есть.
Dzięki. Ostatnie wiadomości z rajdu. Przybyto jeszcze 980 km trasy. Ze 150 samochodów wyścig kontynuuje tylko 120. Te cyfry wskazują na to, że nie wszystkie samochody mogą utrzymać takie warunki jazdy. Bardzo dobrze prezentowała się radziecka Łada. Z numerem 33 do grupy liderów dołączyła się radziecka załoga... Mehāniķi man jau informēja, ka mašīna pilnīgā kārtībā. Paskaties, mums pašreiz rāda. Vai neko nesat aizmirsis mašīnā? Kas tas par jautājumu? Również dobrze trzyma się angielska załoga Rottinger Lockheed. Na Fordzie jest Kur jūs gribat iet tik vēlu? I to wszystko dzisiaj. Następne spotkanie jutro o tej samej. Ko tas nozīmē? Kur jūs gribat iet? Atbildiet. Tā ir mana darīšana. Šoreiz gan nē. Tagad man saprotams, kāpēc jūs esat tik nervos. Nu? Izmantojot sportu. Mahinācijām! Es un mahinācijas? Es? Ak, puika, tu, puika. Es visu savu dzīvi atdodu sportam un tikai sportam. Un šitas! Nekā nesaprotu. Daudz saprašanas nevajag. Glezna, kur atradu mašīnā, ir vistīrākā kontrabanda. Ja tādas tās lietas, tad nav nekāda šauba, ka tas vērsts pret mani. Ja mēs taču braucam līderu grupā, vai saproti? Nesaprotu. Drīz sāks komplektēt komandu, kas piedalīsies pasaules maratonā. Un kāds grib man aizlikt kāju priekšā? Ja gribētu sakompromitēt, būtu ziņots muitniekiem. Ja to atrastu uz robežas, tā vēl pusbēda. Bet ja to pamanīs mūsu mašīnā vēlāk, vai tu saproti, kas tad būs? Oho! Tā ir tiesas lieta un mūs noņemt no trases. Ak tā? Jā. Gan pirmās vietas, gan pasaules maratona trase mums ies gar degunu. Nav pārliecinoši. Man vienam iet pie grupas vadītāja, vai iesim abi? Nu, pagaidi taču. Visprātīgākais ir turēt muti šajā brīdī. Apsēdies. Nē, to es nedarīšu. Pagaidi. Parādi man. Mēs esam atsūtīti šurp, lai cīnītos par pirmajām vietām. Nevis taisītu skandālu kaut kādas gleznas dēļ. Ja mums izdotos iegūt kaut vai 3. vietu, tad mēs vēl vairāk celtu Žiguļu prestižu starptautiskajā tirgu. Ja nu sākas izmeklēšana,
Vai saproti, kādas var būt sekas tad mums un mūsu komandai? Vai arī man ticēt, ka šobrīd nedomāju par sevi. Tikai vajag izlemt, kas svarīgāks. Ven aquí, mira lo que tiene la caja. Ahora. Dale, dale. Sigue, sigue. Basta. Sveiks! Sveiki! Sveiks! Labrīt! Vai viss ir pārbaudīts? Jā, iešu pēc kannas. Velns rājas. Rokturis noņemts. Vai klāsni bija šajās durvīs? Tagad man viss skaidrs. Kādi nelieši mums to pagrūduši. Lai mēs pārvedam pāri robežai. Mēs braucam. Labi. Veikls gājiens. Bet tas neies cauri. Esam iekūlušies ķezā. Nav ko gaidīt. Iesim pie vadītāja. Pāk. Izmetīsim to un lietu darīt. Bet es jūtas, ja nu tas muzeja retums. Es nedomāju aplaupīt valsts, kurā es dzīvoju. Nelasi man morāli. Es nedomāju par savu valsts mazāk kā tu. Un sirdsapzīmē starp citu arī ir. Drīz izsniegs mašīnu atslēgas. Kas attiec uz to lietu? Bet kaut kas jāizlemj. Ilgāk gaidīt nevar. Es la mía? Tas ir mans? Sí, tercera no está. Jā, trešais uz starta. Porque la tercera. Kāpēc trešais? Fue el tercero. Jūs esat reģistrēts kā Yo siempre trešais. primero. Es vienmēr esmu pirmais, primero. arī pie finiša pirmais. Proszę, w porządku. Tak? Proszę kartę startową. Życzę sukcesu. Dankeschön. Uwaga. Start. Proszę o kartę. Wszystkiego najlepszego. Muchas gracias. Uwaga. Start. Powodzenia. Merci. Uwaga. Laimīgi ceļi. Cik skaisti. Paldies.
Tagad dod vaļā! Taisnais 200. Kreisais 1. 50, labais 1. Uz kreiso 200. Tieši uzzinās, cik daudz sodu punktu mums ir. Tu vari atpūsties. Tak, proszę Państwa, na metę przed chwilą przybył samochód numer 37 radziecka załoga. Nie, jeszcze nie, chwileczkę, teraz 13, od razu za nim 33. Tak, proszę Pani, tak? Nie, jeszcze ich nie widać. Za chwilę informacja. Jūs braucat precīzi, pēc grafika. Aha. Un bez soda punktiem. Wszystko w porządku. Proszę? Kafija tevi gaida. Lieliski. Paņem karti. Acu mirkli. Kā tu jūties? Ko? Nesūdzos. Tad ir labi. Jums ir 50 minūtes brīva laika. Dzeriet kafiju. Labdien. Labdien. Atvelciet elpu. Laiks turpat stunda. Dod atslēgas. Braukšu nodot stacijas bagāžas glabātuvē glezno. Bet mēs šogad vairs uz Poliju nebrauksim. Visas neizņemtās mantas nodod milicijā. Nē, es tev nedošu atslēgas. Kāpēc? Es tev neticu. Tu esi spējīgs iznīcināt gleznu. Ak, tomēr tu man netici. Kāpēc tu ierunājies ar bagāžu glabātu? Tāpēc, ka mums atkal būs jābrauc pāri robežai. Tad iesim pie grupas vadītāja, kamēr viņš ir te. Ak, tā. Nu, meties, meties! Klāj vaļā. Taču mani nomelnot tev neizdosies. Ja nu es saku, ka pirmo reizi redzu tādu gleznu, ko tad? No kā tu baidies? Tev arī būs baila manā vecumā. Jā, jau tā, es viens pats kaut ko pasākšu. Ko? Ko? Tā nav tava darīšana. Labdien! Dzień dobry. Es gribētu nosūtīt bandrolu uz Rīgu. A, tam proszę. Paldies! Labdien! Dzień dobry. Es gribētu nosūtīt šo te uz Rīgu. Poproszę rozpakować. Lūdzu, iesaņojiet. Gandrīz tikpat skaisti kā jūs. Ale muszę zawiadomić, że Diemžēl mākslas darbus nedrīkst sūtīt uz ārzemēm. Un uz Varšavu, uz padomu vēstniecību? Proszę bardzo. To var darīt. Proszę siadać, Lūdzu, zapełnić apsēdieties un aizpildiet veidlapu, tad es iesaņošu.
Es esmu caurbraucot un nevaru norādīt nosūtītāju adresi. O, tad proszę się nie martwić. Adres Pāns par to var neuztraukties. Adresāts katrā ziņā saņems sūtījumu. Zgłasza się Warszawa. Proszę pana Lewińskiego do drugiej kabiny. Powtarzam. Proszę pana Lewińskiego do drugiej kabiny. Divas atklātnes, lūdzu. Znaczki też? Jā. 15 zł. Māmuļa raksti. Sveiks. Gribu aizrakstīt uz mājām. Mēs braucām garām ar autobusu un ieraudzījām tavu treniņu mašīnu. Nospriedām, ka tu mūs aizvedīsi ar komfortu. O, tev ir jauna soma? Jā, jā. Uwaga, uwaga! Rajdowcy są proszeni do zajęcia prawego pasu. Powtarzam. Rajdowcy są proszeni do zajęcia prawego pasu. Tutaj. Dobrā. Beidzot, es jau sāku raizēties. Apsveicu jūs ar ierašanos te vēl viens valsts robežas. Sveiks, Jāni. Es redzēju, kā jūs ņēmāt pagriezienu Proszę o dokumenty. Kolosāli. Proszę bagaż. Protams, tas ir kolosāli, bet ļoti bīstami. Jūs teicāt, ka mašīnas būs klāt līdz 17:00. Jūsu rīcībā ir 2 minūtes. Ļoti atvainojos, bet tāda trase. Labi. Es rīkošos. Proszę tu weź walizkę. Szerzej. Dziękuję, proszę zamknąć. Wszystko w porządku. Możecie ruszyć. Do widzenia. Uzredzēšanās. Kā priekšā. Vai esat dzirdējis pana Pševihovska pēdējo anekdoti? Pan znów ze swoim dowcipem. Nē, paklausieties. No rīta zvana pie durvīm. Namamāte steidzas atvērt. Kāpņu telpā stāv jauneklis. Un kautrīgi smaida apģērbs kādu meiteni. No i co? Namamāte sašutus. Bet jaunais cilvēks. Jūs taču man devāt vārdu, ka pirmkārt neņemsiet ne gramu mutē te ballītē. Otrkārt jūs apsolījāt pārvest manu meiteni vēlāk kā 10 mājās. Un treškārt, tā nemaz nav mana meita. Bardzo śmieszne. Es saproti, ko esi izdarījis. Jak nas zawiadomiono, obraz jest Kā mums ziņoja Glezna 33. tam jaunajam koferī. Rīkojas pēc instrukcijas. Izlikos, ka neredzu. Wreszcie złapaliśmy ich. Šķiet, ka esam tai bandai uz pēdām. Pieredzējis noziedznieks to neslēptu koferī. Bet es redzēju pats savām acīm. Varbūt viņš paļāvies uz to, ka sportistus nekontrolēs. Un tāpēc ielicis koferī. Bet mums vajadzīgs tas, kurš ieradīsies pēc gleznas. Tikai uzmanīgi, vajag pārbaudīt visus pēc kārtas. Jā, tev taisnība. Es sazināšos ar padomju un vācu biedriem. Ir jārīkojas.
Fahrgeschwindigkeit bis 30 Kilometer. Achtung, Einreinverkehr. Redzēji, kā viņi pārbaudīja? Kā neredzēju? Biju augstacenīgs, kā piederas 100% Britam. Tagad tu apjēdz, kādi sarežģījumi rodas tavas nevajadzīgās sīkumainības dēļ. Vedam gleznu jau pāri 3. robežai. Un tas jau ir noziegums. Benzīna sūknis? Nē, svīra. Pēc ātruma posma visu laiku turējāmies līderos. Ķībele. Jā, gāzes svira dēlī. Kas noticis? Nekas, brauc! Piesiesim striķi. To šurp. Ielien man arī kafiju. Labi. Tik reti, kad iznāk tā pasēdēt kopā. Un kopš mūsu pirmās tikšanās pagājis tik daudz gadu. Vai atceries, kā mēs iepazināmies? Jā, tas bija treniņa laikā. Tu izkāpi no mašīnas noguris, bet apmierināts. Un es uzreiz sapratu, ka būšu tava. Visus gadus dzīvoju līdz taviem panākumiem. Tavas uzvaras bija arī manas uzvaras. Kāpēc runā par to kā par pagātni? Tā arī ir pagātne. Es pašreiz gan esmu labākā formā nekā jebkad. Varbūt, tikai tu esi kļuvis reizēm tāds nedrošs. Kāpēc? Tā ir gara saruna. Stāsti vien es sapratīšu. Nu, redzi, gadiem ejot man sāk šķist, ka man kas draud. Draud? Jā, draud. Un nevaru tikt tam pāri. Es cenšos taču visveltīgi. To es nezināju. Vai cik reiz man bijušas avārijas. Un nekad netiku zaudējis ticību sev. Bet līdz ar vecumu viss mainījies. Zemapziņā sācis darboties vecvecais sevis saglabāšanas instinkts. Cenšos apslēpt to. Bet ja rollis vairs nav spējīgs riskēt, tad ir jāiziet. Tad aizej. Bet aizej nepārspēts. Es vēlos, lai tu prastu aiziet ar godu, sevis cienīgi.
Saņem spēkus, tas ir pēdējais izrāviens. Vienmēr tu man esi bijis visdrosmīgākais cilvēks pasaulē. Un nav jau tik drūmi, kā šķiet. Vairs atlicis tik maz. Es saņemšu spēkus, esi mierīga. Bet es uzelpošu vieglāk, ka tas viss būs reiz galā. Es atvainojos. Jā, ko vēlaties? Vai jūs man nepateiktu, kurš gleznotājs parakstās šā te? Ingres Roma, 1813. Lūdzu, neaizticiet gleznu. Atvainojiet. Vai tas ir eksāmenis? Nē, kāpēc tā? Es nopietni. Ingres, tas ir Engers, bet Ingres Roma. Tur būtu jāredz pats audekls. Nē, gleznas man nav. Vai nebūtu iespējams apskatīt kaut ko no Engra? Kur nu? Engers reti kur ir. Viņa gleznas savākts bez maz vai vienīgi Luvrā un viņa muzejā Montebānā. Direktor kungs, šis jauneklis interesējas par Engru. Un nevis par tevi. Apbrīnojami gan. Labdien. Labdien. Būsim pazīstami. Kohts. Grauds. Jūs esat latvietis? Pareizi? Pareizi. Vai neesat rados ar Rēderi Graudu? Nē, tas mums ļoti izplatīts uzvārds. Piedodiet, jūs aizmirsāt. Paldies. Rīgā pirms kara pastāvēja Grauda kuģu kompānija. Es kādreiz braucu uz vislielākā šās kompānijas kuģa, uz Apgara par matrozi. Jā, no Ņujorkas līdz Liverpūlai un tad vēl līdz Hamburgai. Jā. Un ne jau par ko nebūtu, par stūrsvīru. Engra oriģinālā mums nav, bet mēs varam jūs palīdzēt ar reprodukcijām. Būšu jums ļoti pateicīgs. Lūdzīsim. Tur. Also, Freitag, gut abgemacht. Elīza. Jā. Atnesiet lūdzu padomu izdevumu par Engru. Labi. Paldies. Kāpēc jūs interesē tieši Engras? Nu tā, populārs gleznotājs. Engru nevar saukt par populāru. Viņš ir slavens. Viņš nepiedar savam laikmetam. Viņš ir mūžīgs. Viņa ietekme atradās Flandrēns, Degas, Renoir, Cezannes. Pat Manet bija ietekmējis dižais gleznotājs no Montebānas. Vai jūs lasāt franču valodā? Labāk jau vāciski. Atvainojiet, atradu. Lūdzu. Tā, apskatieties. Gluži jauns izdevums no Maskavas. Lieliski. Atvainojiet, jūs gaida restaurātoru. Jā, tūlītiešu. Tā, autors Berēzins. Lūdzu, sēdieties pie mana galda. Es drīz nākšu. Pateicos. Iekārtojieties. Esmu ļoti pateicīgs. Es pateicos jums. Kā ir jums noderēja? Paldies. Uzredzēšanos. Uzredzēšanos. Visu labu. Sveiki.
Direktor kungs, bet ko nozīmē vārds Roma? Ingress Roma. Roma nozīmē Roma. Engels vairākus gadus nodzīvojis Itālijā. Ingresa Roma tas ir Engresa Roma. Ak, tu man dumiķīti, Dora. Kurš gan tevi tādu precēs? Roma nevis ar lielo burtu, bet ar mazo. Ko? Mums bijuši ciemiņi. Vai numur 8 bija pie tevis? Jā, tā visu laiku bija man kabatā. Skaidrs ir viens. Šis cilvēks visu laiku pienes ap mums un zina, kāda ir mūsu dienas kārtība. Iešu pavaicāšu, vai stāva dezonanta nav kādu manījusi. Jāni, te kāds rakņojas pa mūsu numuru? Pa mūsēju arī. Oho, te viss pamatīgi izārdīts. Redz ko? Jā, ar kājām gaisā. Kaut kas pazudis arī ir? Velns viņu zina. Un kā ir citi? Pašreiz to vēl nevar zināt. Par to noteikti jāziņo. Bet biedri. Kā jūs tā? Nu kā jūs tā? Jūs paši sakāt, ka nekas nav paņemts. Vai jūs nesaprotat, kas ir šeit viesi? Dariet, kā zināt, bet es iešu paziņot vadītājiem. Vai ziniet, kāds skandāls izcelsies? Ko darīt? Un par ko interesējās tas puisis, kur jūs paaicinājāt savā kabinetā? Jā, vai jūs viņu pazīstat? Pirmo reizi redzēju. Viņu interesēja Engels. Tas puisis ir latvietis. Pēc uzvārda Grauds. Vismaz viņš man tā stādījās priekšā. Ir kādā interesanta detaļa. Paklausieties. Es klausos. Engels uzrakstījis vārdu Roma ar mazo burtu uz vienas vienīgas gleznas. Kara laikā šī glezna pazudusi no Rīgas muzeja. Kur puisis būtu redzējis parakstu, ja viņš nebija pasaulē, kad glezna tika nozagta? Kāda ir šī gleznas vērtība? Tas ir mākslas darbs, ko radījis ģēnijs, un tas vispār nav samaksājums. Bet taču pērk un pārdod seno laiku mākslas šedevrus. Ir arī katalogi, kuros tiek norādīta to vērtība. Engels ir tik liels retums, ka tam nemaz nevar noteikt cenu. Kokta kungs, vienosimies, ka visam pasaulē ir cena. Pretējā gadījumā mēs netiksim ne no vietas. Katalogos norādītas tikai sākotnējās cenas izsolēm. Taču domāju, ka Rafaela un Fornarīnas sākotnējā cena ir vismaz 150–170 tūkstoši rietumu markās. Ko jūs teicāt? Es teicu, ka man izraisa nepatiku dārgas lietas, jo ar tām ir gluži kā raugsprieguma strāvu. Tā nonāvē katru, kas tai pieskaras. Pietu barišķinu. Kas noticis? Naktī kāds rakņājies pa mūsu mašīnām. Vai kaut kas pazudis? Nē, tur jau tas jūs, ka nekas nav paņemts. Dīvaini. Arī tehniskās palīdzības mašīnas. Kur ir mūsējie? Kas? Lukjānovs un Kardašovs. Nezinu, bet jums laiks uz tehnisko apskati. Brauciet. Biedra pulkvedi, jūs esat Berlīne. Paldies. Pulkvedis Osas klausās. Labdien, kolēga! Wolfgang! Prieks, ka tevi dzirdu. Nemaz nepriecājies. Vispirms paklausies, ko es tev pastāstīšu. Ja tas attiecas uz gleznu? Jā! Tad mēs šo to jau zinām no mūsu poļu kolēģiem. Paklausies pēdējās ziņas arī no vācu kolēģiem. Klausos.
Kreisais 1 200. Tramplīns 100. Kreisais 200. Labais 2 tramplīni. Labais bīstams. 150. Dzer. Kāds tas Lukjanovs īsti ir, tu nezini? Nē, taču viņš atstāja labu iespaidu. Bet tas administrators ar savām anekdotēm man šķiet aizdomīgs. Varbūt arī. Nu, Gunār, pedāli grīdā. Trešā nebrauc slikti. Jā, labi ņem pagrieziens. Lieliski. Kreisais 2 uz tramplīnu. 120. Kreisais 1 100. Tramplīns 50. Aizpēc 200. Tramplīns uz labo 1. Kreisais 2. Halo? Jānis Liepa. Tūlīt. Jāni! Jāni! Tevi! Jā? Vai Jānis Liepa? Jā. Pārdodiet man gleznu. Kas runā? Nav svarīgi. Klausieties uzmanīgi. Jūs paši gleznu tikpat nepārdosiet. Gan jums, gan man būs izdevīgākie jautājumi finansiālo pusi. Kārtošies? Kā jūs zināt manu uzvārdu? Tam nav nozīmes. Jums visizdevīgākais ir pieņemt manus noteikumus. Ja ne, vainojiet paši sevi. Ak, tā gan? Un cik jūs piedāvājat? 10 000, ja nesat iebojājuši audekļu. Varbūt es piemetu vēl pāris simtus. Kā paliek? Labi. Brauciet šurp. Šodien vairs nav iespējams. Patiesi izbraukt nekavējoties, es ierastos tikai rīta pusē. Vai veco rādsnām Jā, mums to rādīja. Rīt, 1:30 pirms starta. Es gaidīšu vienu no jums pie ieejas rādsnamā. Nauda būs man līdzi. Ieteicu nedarīt muļķības. Ar labu nakti. Nu tā. Maisam gals vaļā. Tas Maita zina, cikos mums starts. Viņš ir vai no braucējs, vai arī no administrācijas. Šā vai tā viņš ir mūsu rokās. Tagad jāziņo policijai. Bet ja viņš nemaz neatnāk, ko mēs darīsim? Iznāks, ka esam ar nodomu veduši kontrabandu pāri robežai. Izcelsies starptautisks skandāls. Un uz vietas sāksies izmeklēšana. Mums jāklusē. Tu saproti, ko tu runā? Nu, tu saproti! Es ne par ko neatstāšu trasi. Reiz mēs esam līderos. Vai tu esi dūms? Kāpēc nevaram iet pie grupas vadītāja? Viņš mums taču palīdzēs. Viņām obligāti tūlīt būs jārīkojas. Saproti? Un tad būs cauri. Klausies. Vai neizmantot vēstniecību? Berlīnē gleznā dosim, bet paši paliksim inkognito. Malacis. Tev ir galva uz pleciem. Bet uz tikšanos ar viņu jāiet. Ej arī. Un uzmanīgi pavērot to subjektu, tikai saprotams, bez gleznas. Katrā ziņā. Nevis viņš mūs, bet mēs viņu iespiedīsim grāvī. Kā to lai izdara? Uzsākšu sarunu. Paklausīšos. Teikšu, ka man vispirms jāparunājas ar tevi, vai var pieņemt viņu priekšlikumu. Viņam vajadzēs noteikt vēl vienu satikšanos, un tad es ieradīšos ar policiju.
Tas der. Objekts dodas uz rācnama pusi. Futlārs viņam ir līdzi. Kādi būs norādījumi? Labdien! Labdien! Cik jums? Oriģināls futlārs. Interesanti, kas tur iekšā? Kontrabanda. Pans Šebihovskis pārvedis jauku parunu no Āfrikas. Ja cilvēks miris, tad uz ilgu laiku, bet ja dumšs, tad uz visiem laikiem. Kara laikā no Rīgas mākslas muzejiem tika nolaupīti vairāki audekli. Piemēram, Žana de Breja Kristus parādās Marijai, Johana Kristiāna Reinharda Itālijas ainava. Jā. Un tas ir Šarlīnas Švarcas kundzes portrets. Un tie ir pārējās. Tas ir Engers, Rafēls un Fornarīna. Uzskat, ka šī glezna nozagta pa ceļam uz Vāciju, vai arī tā atkal atgriezusies Rīgā? Nezinu, kur un kāpēc radies šāds uzskats, bet tas ir visai aplams. Skaidrs, ka glezna var būt aizvest uz ārzemēm, taču tikpat labi tā var būt palikusi Latvijā. Redzat, kā tas bijis? 44. gadā, kad Rīgai tuvojās padomju karaspēks, visvērtīgākos eksponātus no Rīgas muzejiem, fašisti pievāz, lai aizvest sev līdz uz Vāciju. Tad, kad pakoja gleznas Rīgas mākslas muzejā, tā darbiniekiem aizliedz piedalīties šajā operācijā. Taču tur bija uzradies kāds dzelzskalējs, reizkomisāra pilnvarotais. Viņš vadīja visus darbus. Vēlāk viņa pēdas nosūta kaut kur rietumos. Kā parasti to dara, katrai kastē pievienoja iepakoto gleznas sarakstu. Pēc kapitulācijas atkal visas kastes ar gleznām pārved atpakaļ uz Rīgu. Kastē, kurā bija jābūt Rafēlam un Fornarīnai, trūka pēc saraksta pārbaudot vēl 2 darbu. Bet nav nemazāko šaubu, ka visas pazudušās gleznas nozagts jau pakojot. Tāpēc, kad atverot kastes, tās izrādījās piebāztas pilnas. Pagaidiet, 56. gadā vienu gleznu muzejam atdeva Polijas Tautas Republika. Kāds tur bija mēģinājis pārdot šo gleznu? Jūs runājat par Richtera tigras krastmāla pjāklas acetozes. Šo gleznu mēs dabūjām atpakaļ. Bet tas jau ir cits stāsts. Dankeschön.
Achtung, fertig, los! Den 57. Bitte. Ordnung. Achtung, fertig, los! Nummern 51 und 57 sind losgefahren. Tu esi par kaut ko satraukts. Nē, viss kārtībā. Nevajag nervozēt. Esmu noguris un viss. Lūdzu, tev turies. Nu, patiesi atlic vairs pavisam maz. Saki, ja es pēc sacensībām gribētu bildināt vienu sievieti, vai viņa neatraidītu mani? Manuprāt, nav sievietes, kas spētu tev atraidīt. Tātad es varu atjāt pie tevis zelta zirgā. Vai tas zirgs būs jaunākā modeļa? Ir tāda latviešu pasaka, jauneklis uzjāja ar zelta zirgu stikla kalna galā pie karaļmeitas. Un par to viņš saņem skūpstu. Šodien ļoti laba redzamība. Uz redzēšanās. Novēli man laimi. Stikla kalnā. Dem 33. Nummer 33 startbereit. Ich wiederhole. Nummer 33 startbereit. Achtung, fertig, los! Vai pārbaudījāt, kāds būs viesnīcas? Nē, nepagūvu. Es jūs meklēju no 12. Kur jūs bijāt pazudis? Droši vien atkal vācāt vecas anekdotas. Dariet, kas jādara. Es piezvanīšu tūlīt. Rīta pusē cilvēki būs klāt. Neuztraucieties, viss būs kārtībā. Labi. Mach's gut. Achtung, fertig, los! Tramplīns 100. Tramplīns 100. Tramplīns. Uz kreiso 1. 50 tramplīns. Uz kreiso 2. Labais 3 bīstams. 100. Kā tu domā? Kāpēc viņš neatnāca uz tikšanos? Laikam jau nepaguva. Bet varbūt bija cits iemesls. Visticamākais, ka viņš pēkšņi nobijies. Vai mums nebūs līdzi policisti? Esmu gatavs derēt, ka viņš jau šodien dos ziņu par sevi. Varbūt viņš gribēja pārliecināties, ka glezna tiešām ir pie mums. Rītdien šis gleznas vairs nemaz nebūs mašīnā. Kavējamies par minūti. Piedod gāzi. Skaidrs. Tramplīns 150. Tramplīns uz labo 100. Tramplīns 150. Kreisais 250. Kreisais 2. 150.
Labais 200. Tramplīns 50. Kreisais 380. Labais 2 200. Labais 2 120. Labais 1 uz tramplīnu 100. Kreisais 1 100. Kreisais 1 150. Tramplīns kreisais 1 100. Velns! Tūs ir ieķīlējušās. No otras puses. Ceļam ārā. Palīdz Arčī. Tā. Ai, labi. Tā. Neaizties kājas, ņemais biksē. Dzīvs, paklausies, es tur man bija puls. Ko? 33. ciet uz avāriju. Vai kaut kas nopietns? Jā, ļoti nopietni. Abi ir smagā stāvoklī. Kur viņi ir? 45. kilometrā no starta. Paldies. Ko? Paldies, biedri, tu dari par augšu. Griezu viņi! 118 sowie Nummer 5 haben das Minimum der Strafpunkte auf ihrem Konto. Labdien! Sveiks! 33. valns prāvis. Kā ar ekipāžu? Abi smagā stāvoklī, nogādāts slimnīcā. Tātad satikšanās nav notikusi. Nu, to vēl nevar zināt. Interesanti. Kas te ir noticis? Šef! Jā? Paskatieties, te ir lausts. Tātad glezna ir bijis paslēpta tur? Pilnīgi iespējams. Tieši šeit palikušas tā instrumenta pēdas, ar kuru lausts. Tas varētu būt bijis lauznis, liels skrūvgrieznis vai kāds cits līdzīgs instruments. Jā, taisnība. Te kāds ir darbojies? Dīvaini gan. Kas vēl? Spīdometrs rāda 140. Tad es nesaprotu, kāpēc viņš šo līkumu ņēmuši ar tik lielu ātrumu. Klausies, ja nu stenogramma ir viltota, tad mašīna varētu tur, kur kādam tas vajadzīgs. Pareizi. Stenogrammas ekspertīzi, pārbaudīt rokrakstu, pirkstu nospiedumus un visu citu. Skaidrs, tūlīt visu nosūtīšu. Jā, avārija izraisīta. Kādu izskaidrojumu, lai meklē tādai nežēlībai pret līdzdalībniekiem? Vai nu pārāk steigušies, vai nav varējuši vienoties par cenu? Nu, kā vēl steigušies? Droši vien pats noziedznieks vai viņa palīgi grib drīzumā gleznu pārsūtīt pāri robežai. Acīm redzot. Tūlīt jābloķē robeža. Dod pavēli. Klausos. Un veikli. Šef, vai sūtīsi mašīnas ekspertīzi? Jā, obligāti. Kas par lietu? Biedra Reinhards, šis cilvēks vēlas dot liecību. Klausos. Es strādāju tur, augšā, uz funikuliera, par mehāniķi. Es skatījos sacensības, es esmu vecs automatieris. Es redzēju, ka tā mašīna gāzās. Pāris minūtes pēc avārijas augšu pa nogāz rāpās kāds cilvēks. Raud tur. Tur arī viena mašīna stāvēja. Mašīna? Jā. Un kas par marku? Mercedes 75. gada modelis. Un numurs? Kā lai es to būtu redzējis? Jā, un krāsa kaut vai? Interesanti. Gaiši pelēka man šķiet. Iesim. Uzrakstīsim liecinieku liecības protokolu.
Atļausit apsēsties. Vai šī vieta brīva? Jā, lūdzu. Es redzēju jūsu fotogrāfiju. Es jūsēju arī. Mans uzvārds? Nevajag. Nevajag. Uzvārdam nav nozīmes. 2 dienas pavadīju Varšavā. Te arī gaidu jau 2. dienu. Ko lai dara neparedzēt apstākļi? Vai atvedāt? Mašīnā ir. Ko mēs dzersim? Esiet tik laipna. Klausos. Rēķinu lūdzu. Lūdzu. Paldies. Paldies. Ko, nevajag pateikties. Mēs esam sportisti. Godīgums sportā nepieciešams, citāds sports vairs nebūs sports. Turklāt mēs bijām avārijas vietai tuvāk par visiem. Dabiski, ka steidzāmies palīgā. Vēlreiz paldies. Nav par ko. Mums jāstartē. Tiksimies Berlīnē. Vēlu veiksmi! Auf Spanien, Nummer 8, Zasada, Polen, Nummer 13, Ottoman Rock, beziehungsweise England. Verzeihung? Passkontrolle. Jūsu dokumentus? Bitte. Lūdzu. Bitte zum Zollamt. Lūdzu, ieiet pie dežuranta. Die Kur? Richtung. Tur. Geradeaus? Vai taisni? Nein, links bitte. Nē, pa kreisi lūdzu. Passkontrolle. Jūsu dokumentus? Personalausweis. Jūsu dokumentus? Lūdzu. Bitte aufsteigen. Lūdzu, izkāpiet no mašīnas. Aussteigen bitte. Ko? Izkāpiet no mašīnas. Zum Zollbeamten. Pie dežuranta. Hier bitte. Opa da. Lūdzu, pa kreisi. Hier bitte, links. Ja. Klar. Werde alles übermitteln. Auf Wiedersehen. Tātad jūs noliedzat, ka esat bijis viesnīcā Gernrod? Savu mūžu tur neesmu bijis. Lūdzu. Nāciet iekšā, biedri. Apsēdieties viņam blakus. Labdien! Labdien! Atkārtojiet vēlreiz to pašu, ko mums stāstījāt. Es strādāju par šveiceru viesnīca Gernrod. Tur apmetās visi rallisti, un tiklīdz viņi atbrauca, pie manis pienāca kāds vīrietis un sāka izprašņāt mani, tieši kurā numurā apmetusies katra komanda. Vai tas cilvēks atrodas šeit? Jā, te viņš sēž. Paldies. Jūs visi varat iet. Uzredzēšanos. Bet jūs pārsēdieties šeit. Vai iepazīstināt jūs ar ekspertu slēdzienu par to, ka tieši jūs ar savu roku esat viltojis braucēju stenogrammu? Te ir slēdziens.
Tur ir kaut kāds pārpratums. Tā viesnīcā neesmu bijis. Neesat bijis. Kādām pilsētām braucāt cauri? Varbūt Leipcigai, Meisenai, Dresdenai, Kotbusai? Nē. Neiebraucu lielajās pilsētās. Berlīnē? Nē, es nebiju Berlīnē. Nebijāt. Esiet tik lepns, un jūs pārsēdieties tur. Labdien! Labdien! Vai agrāk esat redzējusi kādu no šiem cilvēkiem? Lūk šo. Kurā pilsētā? Berlīnē. Pateicos, jūs varat iet. Lūdzu. Kur konkrēti jūs viņu redzējāt? Viņš vakar ienāca kafejnīcā agri no rīta. Pārsēdieties pie galda. Nosēdās pie galdiņa, pie kur jau sēdēja kāds garš, stalts, sirms vīrietis. Viņu bija ievērojis tikai tāpēc, ka viņš ilgi kādu gaidīja. Viņš tā nosēdēja ir iepriekšējā dienā, lasīja visādi žurnālus, bet no rīta bija atkal klāt. Un es... Viņi pabija kopā minūti vai divas, parunājās, noreicinājās un aizgāja. Vairāk es nekā nezinu. Ko šis cilvēks pasūtīja? Neko. Vai starp šiem rēķiniem ir tas, ko apmaksāja viņa sarunbiedrs? Lūk. Šis ir viņa rēķins. Jūs to pazīstat pēc rokraksta? Kāpēc tikai pēc rokraksta rēķins mēdz numurēt? Šis ir no manas grāmatiņas. Pēc šiem numuriem var pat uzzināt, kurā kafejnīcā cilvēks bijis. Tā. Aprakstiet tomēr sīkāk, kāds izskatījās otrs vīrietis. Es jau inspektoram kafejnīcā aprakstīju. Tas ir viņš? Jā, tas ir viņš. Es atsakos atbildēt uz jūsu jautājumiem. Es pieprasu advokātu. Un vispār, turpmāk vairs nedošu liecības. Tās ir jūsu tiesības. Budapest bekannt Ankunft Einreise Halle 2. Standplatz des Flugzeuges ist die Nummer 50. Atvainojiet. Kas par lietu? Lūdzu uz pāris vārdiem tur. Kur tad? Tur, lūdzu. Nolieciet diplomātu šeit. Atveriet savu lietu sargu. Atveriet lietu sargu. Tā nav mana glezna. Skaidrs, ka tā nav jūsu. Tā ir Žana Dominika Engra glezna. Nav asprātīgi.
Viņš ir tepat. Paldies. Rīkojieties. Jūs kādu meklējat? Kur es varētu satikt Piotru Matvieviču? Es esmu Piotrs Matvejičs. Labdien. Labdien. Mans vārds ir Reinhards, Herberts Reinhards. Esmu no Berlīnes. Jūsu draugs man lūdzu nodot jums vēstuli. Ņemiet, izlasiet, es pagaidīšu atbildi. Atbraukt nevar. Un naudu, kuru tas neliec saņēma, gaidām jau veselu mēnesi. Viņa pienākums bija mums paziņot. Ja atgadās kaut kas neparedzēts. Naudu viņš jums iedeva? Nē. Nelietis. Jau 2 nedēļas, kā mums ir jauns klients. Turklāt ir jāpārsūta vēl viena glezna. Ko mums darīt? Neko. Kā tā neko? Redziet, pirms 20 dienām es viņu apcietināju. Apcietināju. Iesim. Kur tad? Iesim. Man kolēģi jums viss paskaidros. Lūdzu, tikai pasteidzieties. Labi. Nu tad. Iesim, mūs gaida. Gunār, es esmu vainīgs. Es esmu vainīgs. Kāpēc tu mani klausīji, Gunār? Kāpēc? Kāpēc tu mani klausīji? Pilnu gāzi. Kur tu esi, Gunār? Labais 2,50. Labais 2,50. Es pie visa esmu vainīgs. Es esmu vainīgs. Nē, es pie visa esmu vainīga. Kāpēc tu klausīji? Kāpēc tu klausīji? Es tā vēlējos, lai jūs būtu pirmie. Kreisais 100. Kreisais 100. Kur tu esi? Gunār. Kur tu esi? Gunār. Tikai es esmu vainīgs. Es esmu vainīgs. Kāpēc tu mani klausīji? Piedod man. To es nepirkšu. Parādiet man citu. Lūdzu. Vai čehu kristāli jums nav? Tas taču ir īsts bakara. Acu mirkli. Nāciet iekšā. Labdien, no krimināla izmeklēšanas. Lūdzu, sēdieties. Lūdzu.
Ar ko jums varu pakalpot? Atvainojiet, Bernāta kungs. Es biju spiests atzīties. Jūsu rīcība bijusi pilnīgi pareiza. Kad milicija prasa, vienmēr vajag runāt patiesību. Tad tiesa piespriež vieglāku soda mēru. Iedodiet gleznumu. Vai pazīstat šo audeklu? Jā. Vai atzīstat, ka tikāt pārdevis gleznu šim pilsonim? Kādēļ man vajadzētu to noliegt? Šī glezna tiek meklēta. Jūs strādājat tādu darbu, ka jums pienāktos to zināt. Vai jūs piekrītat? Jūs kaut ko jaucat, biedri izmeklētāji. Tiek meklēts Engrs. Engra glezna, Rafaels un Fornerīna, bet šī ir tikai kopija. Kopija? To ir uzgleznojis labs, bet nezināms mākslinieks par godu šā Engra darba 100 gadu jubilejai. Ārprāts. Vai esat pārliecināts, ka ekspertu komisija apstiprinās jūsu vārdus? Saprotams. Lūk, Engrs. Skatieties. Pievērsiet uzmanību gada skaitlim zem Ingres Romā. Uz oriģināla fotografijas gada skaitlis 1813 redzams vidū. Bet uz gleznas kopijas gada skaitlis novirzies pa kreisi, tāpēc, ka trūkst domu zīmes un gada skaitļa 1913. Jābūt 1813, domu zīme 1913, bet pēdējo kāds nomazgājis. Interesanti. Protams, ka interesanti. Es nepateicu taisnību. Mierīgi, mierīgi. Es samaksāju nevis 3, bet 30 000. Viņš teica, ka tā ir nozagtā Engra glezna. Viņš lika man apzvērēt, ka nekad nekāršu pie sienas šo gleznu. Ak, tu neliec. Skaļāk jūs nevarat, vēlns parāvis, varbūt kāds nedzird. Es visu izstāstīšu. Pavaicājiet, cik viņš nopelna. Un cik maksā abas viņa mājas. Pavaicājiet, cik maksā viņa automobīlis. Pavaicājiet! Noskaita līdz 10, pēc tam runā. Apkrāpi mani. Tu arī sēdēsi. Man ko slēpt vairs nav. Klausieties mani, klausieties. Es pastāstīšu. Paziņoju, ka saņēmu no pilsoņa Bernāta tālākai pārdošanai šādus vecmeistaru mākslas darbus. Vai skaļāk vairs nevari? Aizvest uz pārvaldi. Posieties arī jūs, pilsoni Bernāti. Jūs nāksiet mums līdzi. Esmu gatavs.